20. Droši varam teikt, ka visus šos gadus esam darījuši vairāk nekā prasa pienākums un centušies labāk nekā to varētu gaidīt mūsu klienti. Tikai tā esam tikuši tālāk nekā tas kādreiz šķitis iespējams. Drosme paveikt vairāk. Ar šādu moto sagaidām mums tik nozīmīgo jubileju. Un lūk, kā mums šajā ceļā ir gājis. 91. gads. Latvija tikko ir pasaulē parādījusi savu drosmi un apņemšanos. Arī Statoil pieņem drosmīgu lēmumu uzsākt darbu Baltijas valstīs, un 92. gadā tiek reģistrēts uzņēmums Latvijas Statoil. 93. gada jūnijā Rīgā Ulmeņa gatvē tiek atklāta pirmā Statoil degvielas uzpildes stacija. Latvijā tie ir jauni, vēl nepieredzēti kvalitātes standarti, neliela rietumu oāze, ārzemniekiem gabaliņš no mājās tik pierastās kārtības. 94. ir izrāviena gads. Atveram pirmo staciju ārpus Rīgas, Liepājā. Protams, turpinām paplašināties un nākamajos gados atklājam jaunas uzpildes stacijas ne tikai Rīgā, bet arī Ventspilī, Valmierā, Reizeknē. 98. gada septembrī Rīnūžos tiek atklāts Statoil naftas produktu termināls, gan jaunas darba vietas, gan iespējas. 99. karsts gads. Uzpildes stacijās sākam pārdot hotdogus, vienu no autobraucēju visu laiku iecienītākajām uzkodām. Sākam piedāvāt arī pirmās nepieciešamības preces un laižam klajā ekstrakarti. Prieks un lepnums saņemt Latvijas attīstības aģentūras balvu. Statoil ir uzņēmums ar lielāko jaunradīto darba vietu skaitu. Attīstāmies kopā ar Latviju. Gadsimtu mijā Statoil klienti jau ir gatavi uzņemšanai Eiropas Savienībā. Mūsu uzpildes stacijās jau nopērkama 95. Ultima un 98. Ultima. Degviela, kas atbilst jaunākajiem Eiropas standartiem. Nākamais ir lielisku jaunumu gads. Darbu sāk mūsu pirmās automātiskās degvielas stacijas 123, sākam tirgot dīzeļdegvielu D-Fortis. Un jā, mūsu investīcijas Latvijā sasniegušas vairāk nekā 30 miljonus latu. Lepojamies! 2002. gadā sākam tirgot uzlabotu degvielu. Tai pievienotā piedeva izstrādāta mūsu laboratorijās Norvēģijā. 2003. Statoil īpašumā pāriet 17 Shell degvielas uzpildes stacijas. Turpinām attīstīt arī 123 staciju tīklu. 2004. sadarbībā ar Vītola fondu piešķiram Statoil stipendijas talantīgiem jauniešiem, ko turpinām arī šobrīd. Aizsākam arī ekobraukšanas kustību un visos Statoil kļūst pieejams bezvadu internets. 2005. Statoil tiek atzīts par lielāko nodokļu maksātāju valstī. 2006. atkal jaunas lietas. Pirmoreiz Centrāla un Austruma Eiropā sākam tirgot zaļo benzīnu E85 un sākam pirmās ekonomiskas braukšanas apmācības. 2007. gads ir izaicinājums. Uzsākam darbu Rīgas lidostā. 2008. domājam zaļi. Pie mums tagad var uzpildīt videi vēl draudzīgāku benzīnu, kas nesatur sēru. 2009. joprojām strādājam pie tā, lai Latviju padarītu zaļāku. Sākam tirgot 95. markas benzīnu ar 5% biopieaugumu. 10. gadā vēl viena balva par drošu un nekaitīgu darba apstākļu radīšanu. Ne jau tikai par savējiem vien domājam. Atkal tiekam atzīti par lielāko nodokļu maksātāju Latvijā. Un visbeidzot, pēdējos gados esam nokļuvuši uzņēmumu reputācijas topā augšgalā. Šodien, pēc 20 gadiem, Statoil kvalitāte un klientu serviss ir Latvijā atzīti un novērtēti jēdzieni. To esam panākuši ar savu attieksmi un pārliecību, ka vienmēr iespējams paveikt vairāk kā gaidīts. Ar to arī mēs turpinām savu misiju Latvijā padarīt ērtāku jūsu dzīvi. Paldies, ka esat bijuši kopā ar mums! Lai ceļš turpinās!